trešajā daļā ir teksts no 7. dienas adventistu ticības apliecības. Apakšējā daļā krāsājums ir Bībeles teksts katrā slaidā. Šeit ir lapiņa, kaut kur klejo, jūs varat pierakstīties, ja vēlaties šo prezentāciju, jums viņi tiks aizsūtīta e-pastā. Tātad svētie raksti vecā un jaunā derība ir Dieva vārds, kas svētā gara inspirācijas ceļā un rakstiskā formā ir nodots ar Dievu praviešiem. Pirmo reizi 88. gadā es satiku dzīvu mācītāju, viņš man uzdeva, viņš sāk sarunu ar jautājumu, jaunais cilvēku, ko jūs sakiet par Bībeli. Tā kā es biju Bībelē apmēram 6 lapas izlasījis, es domāju, kaut ko gudru jāpasaka. Un es teicu, Bībele tā ir vēsturiska grāmata, Bībele tā ir tāda īpaša grāmata. Viņš teica, jaunais cilvēks, tas ir muļķības. Bībele ir Dieva vārds. Viņš stingri to teica. Bībele ir Dieva vārds. To vajag atcerēties vienmēr. Un es to arī atceros, ka Bībele vispirms ir Dieva vārds. Un 2. Pētera 1.20. Vispirms jums jāsaprot, jaunais tulkojums, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojums. Jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumu tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki un arī pierakstīti. Vēl viena svarīga atziņa, kas nav visām draudzēm, bet adventīstu un arī daudzām reformācijas draudzēm, kad šie pravieši saņēma atklāsmes, bet pierakstīja viņus saviem vārdiem. Tad nav šī verbālā inspirācija, ka tika dots konkrēts teksts, bet tika dota atklāsme, viņi paši pierakstīja. Jūs varat sastapties arī ar pretēju viedokli. Un šodien arī diezgan izplatīts viedoklis, un arī nesen zvanīja kāda kundze un teica, jūs runāsiet par Bībeli, un par vairāk ne par ko, es saku, ne, tikai par Bībeli. Tad es neiešu, tas man neinteresē. Man interesē tās jaunās atklāsmes par Bībeli. Par tiem jaunajiem, kur Kristus, ar ko viņš tur dzīvoja, kādām sievietēm, ko un kā, es saku, ne, par to es nerunāšu. Viņš saka, tad es neiešu. Es teicu, labi. Tātad šeit ir šodien ļoti daudz, ir dažādas jaunas atklāsmes, jaunas iespējas. Tā, par krāsiem ar to runāšu. Tas ir rākadapēc. Tā kā ir svarīgi saprast šodien, ka joprojām tas pats princips paliek aktuāls. Bībele, kā mēs var skatījām, sola scriptura, sola fide, un ka svētie raksti paši sevi interpretē. Tur viens krāsas, es varu šādi. Vēl par svētiem rakstiem. Savā vārdā Dievs cilvēkiem ir devis visas glābšanai nepieciešamās atziņas. Ja cilvēki šodien saka, ka nē, tur vēl vajag kaut ko papildus un meklēt un rakt, tad svētie raksti ir pilnā mērā nepieciešamā informācija, kas ir paredzēta cilvēku glābšanai. Svētie raksti ir neapstrīdami viņa gribas atklāsme. Tie raksturu standarts, dzīves pārbaudas līdzeklis, autoritatīvs doktrīnu izskaidrojums un uzticama liecība par Dieva darbiem pasaules vēsturē. 2. Timotejam 3.15. Jaunais latviešu Bībeles tulkojums. Tu jau no agras bērnības pazīsti svētos rakstus, tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Jēzum Kristum. Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Šis teksts ir ļoti svarīgs, jo iespējams jūs esat sastapušies arī pašā adventīstu draudzē. Ir cilvēki, kur apgalvo, pilnīgi mēs nevaram būt uz šīs zemes. Un tikai Kristus bija pilnīgs, līdz ar to mēs nevaram būt pilnīgi. Pāvils arī saka, es neesmu pilnīgs, bet es dzenos, es tiecos pretīm šim mērķim, šai goda balvai. Tātad mērķis ir šīs Kristus raksturs, kas ir pilnīgi. Grēka atmaskošana. Tātad mēs būtībā nevaram pateikt, kas ir grēks un kas nav grēks. Ja mums nav rakstu. Un arī labošana, audzināšana. Un mērķis 17. pants, lai cilvēks, kurš izvēlējies Dievu par savu draugu, kļūtu pilnīgs, ir līdzīgs savam draugam, līdzīgs Dievam. Tātad mūsu mērķis tomēr ir pilnība, neskatoties uz ko. Tā pilnība nebūs tāda, kāds bija Kristus, tāda mēs nespējam aizsniegt. Bet mēs ejam šajā virzienā un piedzīvojam šīs pārmaiņas. Es domāju, ka jūs visi to esat piedzīvojuši. Trešā ļoti svarīgā lieta ir trīsvienība. Es saņēmu pirms vairākiem gadiem vēstuli Krievu valodā, kur bija es nesapratu no sākuma, par ko ir runa, bet tad es sapratu, šī vēstuli ir pret svēto garu, kā dievības personu. Un kaut kur šīs A4 lapas 2. daļā bija teksts, un tātad izejot no iepriekš minētajām rakstvietām, mēs varam apgalvot, ka svētais gars nav neviens cits kā pats Sātans. Tā bija rakstīts šajā papīrā, ko es saņēmu vēstulē.
Es domāju, pagaidām jāsāk vēlreiz skatīties, kas to raksta un kas svētais gars ir pats sātans. Kas tas par cilvēku? Ko viņš domā? Kā viņš uztver Dievu vārdu? Jo tur bija daudz raksturietas minētas. Un viņš uzskatīja, ka ir pierādams, ka svētais gars tā nav dievības persona, bet tā ir sātana viltojums kaut kāds. Līdz ar to mums ir jābūt skaidrībai. Ir viens Dievs, Tēvs, Dēls un svētais gars. 3 līdzvērtīgu personu savienību. Bet šīs pilnvaras, šīs Dieva personas iekšienē ir Tēvs, viņš ir mums atklāts kā Tēvs, tātad mēs saprotam, ka Tēvs ir kā galva, kā vecākais, kā vadītājs. Bet Dieva vārds saka, kad pēc šī glābšanas, ja pestīšanas darba pabeigšanas, viss gods un visa valdība tiks nodot Kristum, kā viņš ir atpircis visu universu. Dievs ir nemirstīgs, visspēcīgs, visu zinošs, visvarens, vienmēr klātesošs. Viņš ir bezgalīgs, sniedzas pāri cilvēciskai sapratnē. Tomēr mēs viņu iepazīstam caur viņu pašu atklāsmi. Tātad tik, cik Dievs ir atklājis, tik mēs varam par viņu uzzināt. Un attiecoties vēl par Bībeli, mazliet atpakaļ paskatoties, kad arī Bībeli mēs varam izprast tik, cik Dievs atklāja, cik mēs spējam uztvert, cik mēs esam gatavi. Jo, jāsaka, patiešām reizēm mēs varbūt neesam gatavi uzņemt to, ko Dievs vēlas mums atklāt. Es, kad kļuvu ticīgs, Dievs man bija sagatavojis, jo man bija dzīvē dažādi tādi pārdzīvojumi un lielas vilšanās, un es sapratu, ka kaut kādi jau augstāk var iejaucās manā dzīvē. Un līdz ar to, bet vai krāst? Es mēģināju vienreiz, otrais, trešoreiz, es saprotu, nekas nesanāk. Kāds mans draugs teica, tev Dievs ir vadījis. Es domāju, kāds tur Dievs? Kā Dievs viņš nav, mēs visi zinām. Un viņš atkal saka, tev Dievs ir vadījis. Un ziniet, tad es sāku angliski saka, be still and wait. Esi mierīgs un gaidi. Un es arī tā mēģināju gaidīt un uzticēties. Un tad, kad es nopirku savu pirmo Bībeli, es daudz ko tur nesapratu, bet es pieņēmu, ka tas ir Dieva vārds, un es tā ticībā gāju. Ja cilvēks neticībā pieiet pie Bībeles, pie svētajiem rakstiem, tad viņš arī saņems bagātīgu apstiprinājumu savai neticībai. Bet, ja ticībā mēs pieejam svētajiem rakstiem, tad jums arī varbūt kādreiz cilvēks saka, es neticu, vēl man kāds raksturvietas, vēl kāds piemērs, vēl kāds paraugs. Man bija kāda kundze 90. gadu sākumā Bībeles seminārs, liels bija Rīgā. Un viņš saka, mācītā, vai jums vērts man atbildēt uz dažiem jautājumiem? Jā, lūdzu. Tā un tā. Es saku, jā, šķir Bībeli, lūdzu, te ir rakstīts. Labi, bet nākošais. Es saku, jā, šķir Bībeli, lūdzu. Labi, bet pusotru stundu tā. Labi, bet uzreiz momentā. Šim cilvēkam nevajadzēja apstiprinājums no Dieva vārda. Viņš meklē tikai jaunus pierādījumus. Un jūs zināt, ka ir vietas, teiksim, tēmas Bībelē, par kurām ļoti daudz nav rakstīts. Ir varbūt 1-2 raksturietas. Un ja mēs ticībā viņas nepieņemam, mēs iesim tālāk neticībā. Tātad arī trīsvienība mums nav nekādu tādu pierādījumu, izņemot svētos rakstus trīsvienības esamībā. Un šeit ir pāris teksti, tātad Mateja evaņģēlijas noslēgums, Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Mēs arī šodien kristam. Otrā vēstule korintiešiem noslēdzās ar vārdiem Kunga Jēzus žēlastība, Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība, Svētā gara sadraudzība. Un 1. Timotejam tur ir jau stāsts par Dievu kā par unikālu personu, ko viens cilvēks nav redzējis un arī nevar redzēt. Tas, ko mēs saņemam kā atklāsmi no Dieva, to mēs varam pieņemt ticībā vai nepieņemt. Ja mēs pieņemam šo vēstu ticībā, tad mēs piedzīvojam garīgu izaugsmu. Šīs atklāsmes turpinās. Radīšana ļoti svarīga lieta. Ir šodien arī, teiksim, draudzes, kas propagandē daļēji atklāsmi. Dievs kaut ko radīja, un tas viss evolūcijas ceļā turpināja attīstīties. Bībele neko tādu nerunā. 1. Mūzes 2.1, man ļoti patīk šis teksts. Tā tika pabeigta zeme un visi to pulka. Citiem vārdiem sakot, šodien būvniecības valodā runājot, tika nodots eksploatācijā ar teicamu atzīmi. Tur nav nekāda komentāra. Viss ir ideāli. Vēl Dievs ne tikai pabeidz, bet viņš, lai cilvēki to neaizmirst, kurš ir radītājs. Pat varētu teikt,
Es pat negribētu teikt, lai neaizmirst, jo cilvēkiem ir perfekta atmiņa. Daudzus gadsimtus cilvēki neko nepierakstīja, viņi visi atcerējās. Es, kad eju uz veikalu, jau vairāk kā 3 lietas man jāiegādājas, es uzreiz pierakstu. Cilvēki varēja atcerēties milzīgi garas informācijas ķēdes. Tātad Dievs veido arī īpašu laiku un iesvērt šo laiku, veidot ciklu. Šo ciklu mēs lietojam joprojām šodien. Ja jums cilvēki saka, kāpēc tu tici Dievam? Tādēļ, kad mēs gadus skaitām no kuru laiku, kopš Kristi dzimšanas. Kāpēc ir 7 dienas nedēļā, nevis 8 vai 15 vai 31? Tādēļ, ka Dievs to tā ir veidot. Tā pamatojums ir Bībelē. Un šī 7. diena ir īpaša. Dievs pats viņus svētīja, iesvētīja, rādīja piemēru un, varētu teikt, nodeva tālāk nākošajām paudzēm saviem bērniem, kas vēlēsies būt ar viņu kopā. Cilvēka daba diezgan nesaprotama un mīklaina reizēm. Cilvēki tika radīti Dievu līdzībā, bet katrs ar savu personību. Spēju brīvi domāt un rīkoties. Reizēm arī kristiešu vidū ir tāda vēlme būt visiem vienādiem. Savā laikā bija kristības un tur bija dažādi dvieļi, un es izteicu savam kolēģim tādu savu pārdomu, kad būtu jauki, ka kristībās tērpi ir vienādi, bet dvieļi nevarēja būt vienādi. Kur cilvēks, ka nāk ārā no basēna, viņi aplēš ar Dievu. Un tad šis cilvēks teica, tas jau nebūs pēc Dieva prāta. Es teicu, kā? Viņš teica, es biju Spānijā, tur bija kristības, tur bija krāsaini dvieļi visās varīgsnes krāsās un tik skaisti bija. Nebija tāda vienmuļība, tāda vienveidība. Un es domāju, ka arī Dievs ir radījis cilvēks ļoti dažāds, ļoti atšķirīgs un devis viņam šo brīvību domāt un rīkoties un pašiem nonākt pie atziņas. Es nezinu, kā jums, teiksim, ir domas par savu otro pusīti, laulāko draugu. Es domāju, ka Dievs ir radījis cilvēku, lai viņš nebūtu viens. Es esmu dzirdējis tādu atziņu, kad ir ļoti labi, kad mēs tagad lūdzam Dievu, Dievs mums pasaka tās meitenes vai zēnu vārdu, mēs dodamies pie šīs meitenes vai pie šīs zēnas, saka, Dievs man teica, meitenes saka, jā, man arī Dievs teica, kad mēs rīkojam kāzas, viss kārtībā. Bet es saprotu, ka tā arī mana pieredze bija tāda, kad ir brīnišķīgi draudzēties, iepazīt otru cilvēku, atklāt šī cilvēka personību, atklāt viņa domu gaitu, iepazīties. Un tāpēc mēs iepazīstam arī Dievu. Ja mēs mums vienkārši Dievs saka, tici, tu tiksi glābts, ok, viss kārtībā, es ticu, es esmu glābts. Nē, bet iepazīsti Dievu, iepazīsti viņu caur viņa vārdu, caur savu dzīvi, caur attiecībām. Un tas ir piedzīvojums, kur Dievs mums visiem ir sagādājis. Tātad, secinājums ir tāds, ka viņi zaudēja grēka dēļ. Cilvēks ir zaudējis, un kas ir svarīgais? Dieva līdzība, pēdējais teikums, viņos tika sabojāti, un viņi kļuva pakļauti nāvei. Tātad mēs visi esam cietuši. 20 Romiešiem 3:23. Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Ja kādus cilvēkus sauc par svētajiem, tas nav tāpēc, ka viņi būtu pilnīgi Kristus kopija, bet tādēļ, ka viņi pieder Dievam. Tādi, kādi viņi ir, un tādi, kāds Dievs viņus turpina veidot uz priekšu. Un tad tas 1. Mūzes 1:26 man patīk jaunais King James, man liekas bija. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, bet King James ir darīsim cilvēku pēc mūsu attēla un patiesās būtības. Tad Dievs saka, radīsim cilvēku pēc mūsu patiesās būtības, pēc to attiecību būtības, kādas ir trīsvienībā. Un iecelsim viņu pār valdnieku, lai tie Dievs visu radīs, bet visu atbildību uztic cilvēkiem, Ādamam un Ievai. Un tad, runājot par šo cilvēku dabu jau, mēs nonākam tālāk pie lielās cīņas. Šī cīņa aizsākās debesīs, kad augstākā radītā būtne, kurai piemita izvēles brīvību, tāpat tas kā visām radītajām būtnēm. Pašcildināšanās ir pašpaaugstināšanās, rezultātā kļuva par Sātanu, jeb Dievu pretinieku, kas noved pie sacelšanās, kurā piedalījās daļa eņģeļu. Es nepiekrītu šim tekstam tādēļ, ka visi eņģeļi būtībā piedalījās. Jo, jūs saprotat, katrs eņģelis bija nolikts izvēles priekšā. Vai tu izvēlies Dievam kalpot vai Sātanam doties līdzi. Tādā ziņā, kad viņi visi nepievienojās Sātanam, bet katram bija šī izvēle. Man gribās teikt, ka viņam katram bija jāizdara eņģeļu izvēle, un viņi izdarīja šo izvēli. Un būtībā mēs kā cilvēki arī katrs savu dzīves laikā izdaram šo izvēli. Vakar man bija kāda saruna par kādu māsu, kur kristījās pirms gada vai 2, un tad tas mācītājs, kurš viņu kristīja, teica,
Iedomājies, pirmo reizi viņa nonāca adventistu draudzē pirms vairāk kā 20 gadiem, kad viņa aizgāja projām. Un tagad pēc 22 gadiem viņa atgriezās un ir kristīga un pieder draudzē. Un viņš saka, es nekad nevaru iedomāties toreiz, kad viņa aizgāja projām no draudzes, kad viņa varētu kādreiz atgriezties pēc 22 gadiem. Bet Dievs turpina darboties. Nu, tātad šis sacelšanās gars tiek pārnests arī uz Ādamu un uz Dievu, viņi pieņem šo izaicinājumu, un Bībeles teksts, viens no tekstiem, jūs redzat, katrai tai mācībai, Bībeles šai doktrīnai, ir viens vai divi teksti, dažām būs 3 tikai. Meklējiet paši tādu, tas ir vienkārši tāds neliels atbalsts. Tā, ko es darīju? 9. Kristus dzīve nav un augšām celšanās. Arī ļoti svarīgs punkts, jo kristietība arī šeit domas dalās par protestantu vidē. Kristus dzīve bija nevainojama, pilnīgā paklausībā Dieva gribai. Viņa dzīvē, ciešanās, nāvē un augšām celšanās notikumā Dievs sniedza vienīgos līdzekļus cilvēces grēku izpirkšanai, lai tie, kuri caur ticību pieņem šo izpirkšanu, var iemantot mūžīgo dzīvību. Un lai visa radība varētu labāk izprast Dieva nebeidzamo un svēto mīlestību. Man vispār šis formulējums labi patīk. Man liekas, viņš ir patiešām labi pateikts, ka ne mūsu nevainojamā dzīve, bet Kristus nevainojamā dzīve ir tā atslēga. Otrais, ka Dievs ir sniedzis vienīgos līdzekļus grēku izpirkšanai, cita nav. Un tie, kuri ticībā to pieņem, sola fide, atceraties šis reformācijas princips, tikai ticībā mēs to pieņemam un saņemam. Un tad, kad mēs esam to pieņēmuši, tad mums ir attiecīgi jārīkojas. Reiz kāds cilvēks man uzticēja dārgu automašīnu un teica, man ir jābrauc ar otru mašīnu, tu nevar šo mašīnu aizvest ar man uz mājām. Un bija jābrauc visai Rīgai caur no viena Rīgas gala līdz otram. Es domāju, tāda dārga mašīna, man tagad jābrauc, un es saku, klausies, tu vispār man uztic tas daudzos tūkstošus. Tu nebaidies, ka es tur kaut kur var ieskat. Viņš saka, pielūksim Dievu, Dievs to sargā, tas labi. Es saku, es neesmu braucis ar tādām mašīnām, es nezinu. Viņš ir stūru, pedāļi, visi tā kā visām, tur nav nekāda problēma. Un es tā iesēdos un braucu, ziniet, no sākuma mašīna ļoti labi, protams, jā, un viss kārtībā, ērta, un es tā pieradu, ka es vairs nedomāju par to dārgo mašīnu. Protams, man bija šī atbildība, es neriskēju, es arī ar savu mašīnu necenšos riskēt. Es neriskēju un neko īpaši nedarīju, un, protams, laimīgi nokļuvu galā. Bet tā bija tāda uzticība, es sapratu, ka es neesmu labs šofērs, tāpēc es šo uzticību augstu vērtēju. Un, jā, 3.16. es domāju, ka jūs zinat no galvas, mēs viņu nelasīsim. Bet 17. pānta turpinājums, lai tas pasauli, nevis tāpēc, lai viņš pasauli tiesā, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Tiesa, tur tālāk jūs varat lasīt, ir tā, ka cilvēki atsakās no šīs glābšanas. Tā ir tiesa un paši sev spriež tiesu. Turpinājums šai domai, svētā gara vadīti mēs apzināmies savu grēcību. Tātad cilvēks pats bez svētā gara nevar saprast, ka viņš ir grēcinieks. Man arī, kamēr es nebiju sastapies ar kristiešiem, man likās, ka ir tik daudz grēcinieku pasaulē, tad es noteikti neesmu viens no viņiem. Un svētais gars mūs vada arī pie nožēlas un pie mūsu dzīves izmaiņas. Un mēs ticam Jēzum kā kungam un Kristum, kā aizvietotājam un piemēram. Tātad, kad šī aizvietojošā ticība, tā ir tāda adventistu jau no pirmsākumiem tāda mācība, kad mēs atdodam savu grēcīgo, savus grēkus Kristu, un viņš mums dod savu dzīvību, savu bezgrēcību. Un arī piemērs, Kristus piemērs ļoti svarīgs. Un šī ticība, kas sniedz glābšanu, rodas caur vārda dievišķo spēku. Tātad ticības avots, ticības pamats ir vārds. Tas, ka mēs ticam Jēzum Kristum, ka tāds ir dzīvojis, tās nav vēsturiskās liecības. Tas, ka mēs ticam, ka Jēzus Kristus var piedot mūsu grēkus, tās arī nav varbūt pat cita cilvēka liecības, jo cita cilvēka teikt, Dievs man visus grēkus ir piedevis. Es atceros viens stāstu šajā sakarā, kāda man radiniece, kad bija maza, meitene samērā Mārija Ziepes kādreiz, un viņa bija tur kaut ko lielu, tur bija salārījus. Un tēvs paņēma siksnu, adventists, kārtīgs, ticīgs cilvēks, paņēma siksnu un nolēma viņu nopērt. Bet viņi redzētām, ka lieta paliek tāda smaga. Tu sievu nopērt? Nē.
Tik drosmīgs viņš nu, meita tagad, viņai varēja būt kādi gadi 9. Viņa uzlēc uz žoga, tur otrā pusē vasaras laiks, kaimiņi tur sēž dārzā, dzer tur teju un vai sarunājās, viņa uzlēc uz žogu un kliedz pa visu to apkārt. Dievs jums ir visus grēkus piedevis, jūs man pat vienu grēku nevarat piedot. Un tad, protams, ka tēvs liks lapakaļ. Viņai jābūt. Teic, es tev piedodu. Un tas, es šo stāstu vienmēr atceros, ka patiešām mums arī jābūt piedodošiem, bet jāsaprot, ka Dievs patiešām visus grēkus mums piedod ticībā. Neatkarīgi no tā, kāda mēs esam, ko mēs darām. Jo šī Dieva mīlestība viņa tik neizskaidrojama un tik visu aptveroša, kad Bībele saka, mātes mīlestība varētu būt tas augstākais paraugs Dieva mīlestībai, bet viņa tik un tā ir nepilnīga. Titam 3.3, jo arī mēs kādreiz bijām neprātīgi, nepaklausīgi, maldījāmies, kalpodam dažādām iekārēm un priekiem, dzīvodam ļaunprātībā, skaudībā, ienīsti, cits citu nīzdam, bet tad atspīdēja Dieva mūs glābēja laipnīgu mīlestību uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības par mazgāšanu atzīšanai un atjaunošanos svētajā garā. Arī svarīgi piebildi ar atjaunošanos, tad svētais gars mūsos atjauno šo dievišķo līdzību, šo zaudēto. Protams, ne perfektā veidā, bet jau pavisam savādākā, kā mēs bijām pirms tam. Turpinājums šim stāstam. Caur svēto garu mēs piedzīvam jaunpiedzimšanu, topam svēto. Tātad šī piedzimšana, jaunpiedzimšana, garīgā piedzimšana, viņi notiek garā un ūdenī. Par ūdeni mēs runāsim nedaudz vēlāk. Mēs topam svētot. Man ļoti patīk šis vārds svēttapšana vai svētošana. Līdz lietot laikam svēttapšana. Kad gars atjauno mūsu prātu, ieraksta Dieva likums, mūsu mīlestības likums mūsu sirdīs, un mums tiek dota iespēja un spēks dzīvot svēti, jeb savādāk, jeb Dievam veltītu dzīvi. Nedomājot vairs par savām vērtībām, bet domājot par Dievu godu, par draudzi, par kalpošanu un par visu to, kas ir būtībā tas svarīgākais. Ko visas šīs lietas mums cenšas noēst un atņemt. Viņā mēs kļūstam par dalībniekiem dievišķajā dabā, un mums ir pārliecība par glābšanu tagad un tiesas stundā. Ja mēs runājam par šo ticības nozīmi dzīvē, tad ticības nozīmē ir viena no svarīgākajām nozīmēm ir būt pārliecībai, ka mēs patiešām esam glābti šodien tādi, kādi mēs esam. Negaidot to, ka kaut kad nākotnē, tad, kad mēs būsim labi, nu tad man tā pārliecība nāks. Pārliecība var nākt vēlāk, bet viņa var arī neatnākt. Jo būtībā mums ir jāsaprot, ka šī glābšana ir dāvana, ko mēs saņemam ticības ceļa sākumā, tā kā to dārgo mašīnu. Es nolieku tiesības, man ir uztic dārgu mašīnu, saku, tagad brauc ar viņu. Pedāls grīdā. Nē, protams, ka nē. Es saprotu, ka man ir atbildība. Man ir atbildība Dievu priekšā. Universu priekšā. 2. Pētera 1.3. Viņš jau, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgas apsolības, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tātad šeit jau Pēters runā par cilvēkiem, kuri ir šajā glābšanas piedzīvojumā, kuri jau ir izgājuši ārpus tās iepriekšējās dzīves, iepriekšējiem uzskatiem, iepriekšējās ticības, un viņi tagad ir šajā jaunajā procesā. Šī bībeliskā mācība ir jauna. Tātad jūs zināt, ka pirms kādiem gadiem bija 27, un šī tā 28, kas tika pievienot pēdējā ģenerālkonferences sesijā. Tātad šī garīgā izaugsme, garīgā attīstība. Nomirstot pie krusta, Jēzus guva uzvaru pār ļaunumu spēkiem. Viņš, kurš savas zemes kalpošanas laikā uzvarēja ļaunos garus, iznīcināja viņu varu, ir pilnībā nodrošinājis viņu neizbēgamo un galīgo iznīcību. Jēzus uzvara sniedz arī mums uzvaru pār ļaunumu spēkiem, kas joprojām cenšas mums kontrolēt, kad mēs staigājam viņu priekšā mierā, laimē un pārliecībā par viņu mīlestību. Atklāt sakot, man arī kādreiz bija tāds priekšstats, tad, kad es biju neticīgs, tad man gāja slikti, tagad es esmu ticīgs, tagad man ies tikai labi turpmāk.
Un tad pēc kāda laika nāk tāda vilšanās, tāda piedzīvojuma, un kāpēc tad neiet vairs tikai labi vien, bet nāk arī kaut kādas problēmas pēkšņi parādās un daudz citas lietas, par kurām es domāju, ka tās visas ir priekš neticīgi, nevis priekš manis. Bet skaidrums ir šeit Efeziešiem 6:10. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretīm stāties vēlna viltībā. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Ja jums rodās jautājums, kādēļ grūtības tieši jūs skar, lasiet Ievu grāmatu. Tātad Sātans ir tas, kurš uzbrūk, bet Dievs mums ir devis ieroči. Jūs Efeziešiem 6. nodaļā atradīsiet tos ieročus, kas ir sākot ar ticību un noslēdzās ar Dievu vārdu, ja Bībeli. Tātad šie ieroči, ar kuriem mēs varam cīnīties šo garīgo cīņu, un mums visiem viņi ir jāizcīna, bez cīņas nekas nenotiek, dod šo izaugsmi, šos piedzīvojumus. Mēs vairs nedzīvojam tumsībā, bailēs no ļaunajiem spēkiem, neziņā un bezmērķībā. Tātad mums nav jābaidās no šiem spēkiem. Viena no sliktākajām lietām, ko mēs varam baidīties. Ja es iešu, tad Sātans man droši vien sitīs. Labāk es neiešu uz baznīcu. Jo, kad es eju uz baznīcu, un cilvēks saka, es aizgāju uz baznīcu un sākās problēmas. Es labāk neiešu mājās, sēdēšu lasīt Bībeli. Bet mājās, kad tu sāc lasīt Bībeli, tev uzreiz ir citas domas un sāk zvanīt draugu, kaut un nekas nesanāk, tik un tā. Tātad nevis bailēt dzīvot, bet ticībā Dievam. Uzticēt Dievam šīs lietas. Un tad šie tumsības spēki atkāpjas. Es nesen lasīju vienā grāmatā, neatceros, kurā interesants teikums bija. Tad, kad mēs sākam dziedāt garīgas dziesmas, tad Sātans un viņa eņģeļi gāja projām. Un mēs dziedām slavas dziesmas Kristu. Tātad, ja jums ir grūti, ja jums ir problēma, dziediet slavas dziesmas. Eņģeļs atliek. Iegūstot šo jauno brīvību. Krēsls vajag. Krēsls ir. Mēs esam iegūstot šo jauno brīvību, Jēzu, mēs esam aicināti attīstīt savu raksturu, viņa raksturu līdzību. Tā ir ļoti svarīga atziņa, ka mūsu raksturs tās automātiski pats mums ir Levotis? Mums jau laiks ir. Šī brīvība, viņa ir dota, lai mēs attīstītu savu raksturu. Man arī kādreiz likās, ka es visas lietas uzticu Dievam arī savu raksturu attīstību. Lai Dievs tur gādā par visu, lai viņš man audzina. Dievs jau arī audzina. Bet arī mums ir jābūt vēlmei piedzīvot šīs pārmaiņas. Un kā veidojas raksturs? Viena no tādām labākajām definīcijām, kad mūsu ieradumi veido mūsu raksturu. Un kā veidojas ieradumi? Atkārtot rīcību veido ieradumi. Tātad atkārtot rīcību veido ieradumi veido raksturu. Mēs varam piedalīties savu raksturu veidošanā. Tā ir labā ziņa. Mums nav jāpaliek tādiem, kādiem mēs esam. Kāds diezgan tāds agresīvs cilvēks man teica, piedod, man tāds raksturs. Es teicu, pagaidi, pie raksturi jāstrādā. Tev nav jāpaliek visu mūžu tādu raksturu, ka tu citiem dari pāri. Tā ir labā ziņa. Ikdienas lūkšanās, uzņemot viņu vārdu, pārdomājot to, dziedot viņam slavas dziesmas, esot kopā dievkalpojumus un piedaloties draudzes misijas darbā, mēs piedzīvojam šo izaugsmu. Dievs ir nodrošinājis šīs izaugsmes iespējas. Dievs ir nodrošinājis, ka arī mums ir nepieciešama šī personīgā, gan kopējā kopība, tā kā jūs esat šajā konferencē. Jūs jau varat sēdēt mājās pie datora tur un katrs skatīties, tad filmēt uz ēni, jā, kas te notiek, es te lasu lekcijas, jūs sēžat mājās, tur Vilnis runā, viņš ir stāst. Ir vajadzīga arī šī kopība. Un tieši tāpēc Dievs to visu tā iekārtas. Mums vajag gan šo individuālo laiku ar Dievu, gan arī šo kopību. Jo mūžībā būs, es saprotu, brīnišķīga kopība. Un te Galatiešiem 5:22 ir tie augļi, šīs garīgās izaugsmes augļi, jeb rezultāts. Kā mēs varam izvērtēt, vai ir šī izaugsme vai nav? Ja ir augļi, ir izaugsme, nav augļi, nav izaugsme. Kas ir interesanti, es kādreiz domāju, ka šie augļi, vienam ir mīlestība, vienam prieks, vienam miers, vienam pacietība, un tad visu kopā mēs esam pilnīgi. Izrādās, ka nē, tomēr tā nav. Kad šie augļi veidojās, tā kā vīnogas ķekarā, man liekas, ka vīnogas visas nobriedz. Kas ir ogas, kas visas neienākās vienlaicīgi? Brūkonis, teiksim. Maz ķekariņi, jā, bet tur ir dažas ir negatīvas, dažas ir gatavas, tad viņas ir procesi. Un varētu būt, jā, ka tas gars mūsos
nespēja visu uzreiz attīstīt. Mums ir kādas problēmas varbūt ar labprātību vai prieku. Ja? Mēs esam nodevušies kristieši, bet mums kaut kā prieka pietrūkst. Ja? Tad ir tā īpaši jālūdz un Dievs dod šo prieku. Tātad šī izaugsme kristība nodrošina to, ka veidojās šie gara augļi. Tajā mēs nonākam pie tādas, gluži adventistu draudzē raksturīgas doktrīnas. Bet šeit jāpiezīmē, ka arī cilvēki, kas ir pētījuši mūsu pamatmācības, jau 28 bībeles punktus, mūsu pamatmācības, viņi atzīst, ka neviena doktrīna, neviens šis pamatmācības punkts nav tāds, kurš būtu tikai adventistiem vienīgi. Jūs zināt, ka adventistu draudzes tas backgrounds, jo pamats ir metodisti, baptisti, kongregacionāļi un citas reformācijas kustības. Līdz ar to arī mums ir daudz kopēja ar šīm kustībām arī mūsu doktrīnās. Bez tam arī millerieši, no kuriem vēlāk nāca arī adventisti, milleriešu kustība, no viņiem ir arī palikusi gan viņu sekotāju kopa, kura saucās millerīti, ja es nemaldos. Viņi nav liela grupa, 50,000 cilvēku tikai kaut kur Amerikā, bet ir arī vēl citas protestantu denominācijas. Un tātad adventistiem nav neviena tāda unikāla doktrīna, par kuru varētu teikt, un tā ir tikai adventisti. Tāpat tās arī atlikums un misija. Tā nav tikai adventisti. Gala laikā, kad valda vispārēja Dieva noliekšana, Dievs aicina atlikumu draudzi ievērot Dieva likumus un saglabāt Jēzus ticību. Atlikumu draudzi paziņo par tiesas stundas iestāšanos, pasludina glābšanu caur Kristu un viņa otrās atnākšanas tuvošanos. Vai cik tas būtu interesanti, bet ir arī citas konfesijas, kuras arī uz sevi attiecina šo pašu tekstu. Un tā, atklāsmes 12:17 puķis, mēs zinām, kas ir puķis, sadusmojās par sievu, kas ir sieva? Draudze. Un gāja karot ar pārējiem, oriģinālam tuvāk ir atlikušajiem draudzes, viņas cilts locekļiem, kas turēja vai ievēroja Dievu baušļus un apliecināja Jēzu vai Jēzus ticību. Tātad šeit jūs redzat, ir šis atlikums tie, kas uzticās Dievam. Tas atlikums varbūt arī tie, kuri atgriežās no tiem, kuri ir atkrituši. Atklāsmes 14:6, tātad 3 eņģeļu vēstījums un mūžīgais evaņģēlijs 14:6. Atlikumu misiju, un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, visām tautām, ciltīm un valodām. Esat satikuši pa eņģeli? Ja viņš aizgāja garām. Kur ir tas eņģelis? Viņš sludina? Jā, Dievs reizēm lieto eņģeļus, tad, kad cilvēki atsakās, bet Dievs cilvēks uzrunāts ar cilvēku. Reizēm caur eņģeļiem, bet reti tātad. Tas ir simbols mums, kristiešiem, kam ir jāiet un jāsludina, kam ir ar savu dzīvi pirmkārt, ar savu izvēli, ar savu godīgu attieksmi pret lietām, pret likumiem, ar savu mīlestību pret tiem, kam ir grūtības, problēmas, vajadzības. Ar savu uzticību Dievam, Dievu vārdam, par to visu mēs sludinām šo mūžīgo evaņģēliju. Un tad 7. pants ir jau šī pirmā eņģeļa vēstījums. Viņš sauc stiprā valstī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas. Un pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens augus. Tātad šī atlikuma draudze ir draudze, kurai ir misija, kurai ir uzdevums un kurai Dievs arī nodrošinājis visu nepieciešamo, kā mēs redzēsim tālāk. Draudzes misija patiesības pasludināšanā simbolizē 3 eņģeļi atklāsmes grāmatu 14. nodaļā. Laika ziņā šī misija sakrīt ar tiesu, kas norisinās debesīs, kuras rezultātā notiek cilvēka atgriešanās, grēka nožēla un dzīves izmaiņa. Dāniels 7:26, bet tad notiks tiesa. Tam, tātad zvēram atņem svaru, lai darītu galu un to iznīcinātu. Tad nodos ķēniņa valstību, varu un virskundzīt par visām valstīm apakš debesīm un visu augstā svēto tautai. Tās valstība ir mūžīga un visas varas vai kalpos un būs padotas. Tātad šī ideja par to, kad notiek tiesa,
Tā ir arī turpinājumā. Mēs redzēsim arī, kad atgriezīsimies, un notiek tiesa debesīs, viņi sākās konkrētā laikā. Šis laiks ir pravietojumos atklāts, un kad šī tiesa beidzās, tad ir Kristus otrā atnākšana, un sākās kaut kas jauns, tāds, kas līdz šim nav bijis. Bet pirms tam vēl ir kristība, 15. Bībeles pamatmācība. Kristības ir simbols mūsu savienībai ar Kristu, mūsu grēku piedošanai un svētā gara saņemšanai. Kristības notiek ar pagremdēšanu, ūdenī, un tajās piedalās tiem, kuriem ir ticība Kristum, un kur tie apliecina ar atgriešanos no grēkiem. Man liekas diezgan īsta un laba definīcija, kas ir kristība. Kristība ir simbols mūsu savienībai ar Kristu, tad, kad mēs vēlamies kļūt par Kristus sekotājiem, kad mēs ticībā pieņemam Bībeles mācību, tad arī mēs esam gatavi šai dzīves pārmaiņai, kuras sāk šajā procesā. Tie no jums, kur esat kristīti, jūs droši vien atceraties, kā šī pārmaiņa notika. Es arī atceros, ka man ticība nebija tā kā akmens, kurš uzkrīt uz galvas. Es vakarā biju neticīgs, uzkrīt akmens, tagad esmu ticīgs. Nē, šī ticība aug un attīstās tā kā sēkla, varētu teikt. Un šī ticība pieaug. Un tas, ko es minēju sākumā, ja mēs uzticamies, ja ticam tam, kas ir rakstīts Bībelē, šī ticība aug ātrāk. Ja mums ir šaubas, ticība izgaisa. No sākuma varbūt vienā aspektā, pēc tam vēl kādā, un beigās cilvēks vispār kļūst neticīgs. Es arī kādreiz brīnos, kad es satieku cilvēku, kurš ir bijis draugs vecākais, dedzīgs, darbojies, sludinājis, mantojis cilvēks Dieva valstībai, un tagad viņš ir pilnīgi neticīgi. Kā tas ir iespējams? Viņš ir šaubies, viņš ir sācis par kaut ko šaubīties, šīs šaubas viņu ir pārņēmušas aizvien vairāk, dziļāk, un beigās viņš aiziet no draudzes, viņš vispār pilnīgi netic vairs Dievam. Tā ir traģēdija, bet tā notiek. Un tā kristība, romiešiem 7.3, varat atzīmēt, jūs esat tos pierakstīt, bet es teicu, ka prezentācijas varēsiet arī saņemt e-pastā, bet ja gribat pierakstīt. Vai jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāves, jaunais lūkums? 4. pāns. Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus caur tēvu godīgi uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Un šeit 3 lietas attiecībā uz kristību. Kristība simbolizē 3 svarīgas lietas. Mūsu nāvi vecajai dzīvei, iepriekšējai grēcīgai, neapzinātai, bezmērķīgai dzīvei. Tad nāve, pagremdēšana, tur vairs nav elpošana, tur dzīvība apstājās uz brīdi. Un augšām celšanās jaunai dzīvei kopā ar Kristu šajā pasaulē un ticība augšām celšanai pēc nāves. Kā cilvēki varēja iet nāvē, mocekļu nāvē? Daudzus gadsimtus pēc kārtas. Ticībā šim Kristus augšām celšanās spēkam. Un es vienmēr esmu abrīnojis šos cilvēkus, es domāju, es tā nevarētu. Jūs esat domājuši par to? Bet tad es lasu Bībeli un atrodu priedrošinājumu. Tad, kad būs vajadzīgs, Dievs dos šo spēku. Ja mums šodien nav vajadzīgs spēks iet ugunī par savu ticību, saprotu? Tas nav nepieciešams. Bet tad, ja tāds brīdis pienāks, Dievs jums šo spēku dos. Jums būs drosme, spēks un ticība. Bet, lai tas viss notiktu, šī ticība ir jākop šodien. Vakarēdienas. Svētais vakarēdienas ir Jēzus miesas un asins simbolu uzņemšana un apliecinājuši mūsu ticībai viņam, kā mūsu kungam un glābējam. Šajā sadraudzības piedzīvojumā Kristus ir klāt esošs, lai satiktos un stiprinātu savus ļaudis. Tas ir svarīgs apliecinājums. Vakarēdienas dažādās draudzēs tiek noturēts dažādi. Es esmu kāds pāris vakarēdienas redzējis, un jāatzīstās, ka man vislabāk patīk tā, kā tas notiek adventistu draudzē. Mēs paskatīsimies tālāk, kāpēc. Bet kas ir svarīgi? Mēs ticam, ka Kristus ir klātesošs. Maize nav burtiska Kristus miesa. Vīns nav burtisks Kristus asins. Pat arī ne tādā veidā, kā Euharistija to skaidro, ka tas tik izskatās kā maize, bet tā ir miesa, tas tik izskatās kā vīns, bet ir asins. Nē, mēs ticam, ka tas ir simbols. Tas ir simbols Kristus miesai un Kristus asinī. Jāņa 6.54. Varat visu to 6. nodaļu noslēgumu izlasīt, un jūs varat pārliecināties, ka šie cilvēki nesaprata. Viņi teica, kā mums tagad jāēd miesa, jādzer asins? Nē, mēs to nevaram. Kas bauda manu miesu un dzer manas asins, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā.
Jo mana miesa ir patiesas ēdiens un manas asinis ir patiesas dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Itin kā mani sūtījis dzīvais tēvs, un es esmu dzīvs tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīvs manī. Tātad šie simboli, viņi mūsos paliek. Un man vienmēr vakarēdienas ir izraisījis tādu dziļu kaut kādu bijību, īpaši tādu sajūtu, jo es patiešām saprotu, ka tas, ko mācekļi darīja, to varam arī mēs šodien. Un lai šī realitāte kļūtu vēl tādā spēcīgāk, adventistu draudzē ir vēl kaut kas īpaši, Jāņa 13:14. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs to darāt. Sagatavošanās vakarēdienam ietver sevis pārbaudi, grēku atzīšanu un nožēlu. Kungs iedibināja kāju mazgāšanas kalpošanu, lai tā simbolizētu atjaunojošu šķīstīšanu, kā arī gatavību kalpot citiem Kristum līdzīgā pazemībā. Svētā vakarēdiena dievkalpojums ir atvērts visiem ticīgajiem kristiešiem. Divas svarīgas lietas. Reizēm jūs varbūt sastopaties ar cilvēkiem, kuri nav gatavi mazgāt kājas. Un tieši varbūt nepiedalās vakarienā tieši šī iemesla dēļ. Es esmu dzirdējis draudzē arī saka, nu labi, lai viņš nemazgā, lai viņš piedalās. Galvenais ir, ka viņš piedalās. Bet es esmu nācis, es varbūt arī kādreiz tā domāju, bet es esmu nācis pie atziņas, kad ir svarīgi cilvēkam nākt pie sevis, pie Kristus, nevis ar savām izjūtām, savām emocijām, bet nākt uzticībā. Kad ja jau Kristus saka, svētīgi jūs esat, ja jūs to zināt un to darāt, es pasniedzu bībeles stundas kādām cilvēkam, kurš bija atsudinājies ieslodzījumu, un viņš nāca 3 reizes nedēļā, un viņš teica, ka viņš gatavs arī 5 reizes nedēļā nākt. Viņš nāca tik ilgi, kamēr mēs nonācām līdz vakarēdienā. Un tad viņš pazuda. Bet tad viņš atnāca uz draudzi ar tādu pārvērstu ģīmi, un pēc dievkalpojuma es no viņa atsveicinājos, un viņš teica, es vairāk pie jums nenākšu, jūs pazemojat cilvēkus. Teica, kādā veidā? Viņš teica, vakarēdienu. Es teicu, kā ar vakarēdienu ar cilvēku pazemot? Viņš teica, jūs liekat cilvēkiem kājas mazgāt. Es teicu, pagaidiet, tā ir brīva izvēle, un tad tas ir, ja tu gribi kļūt par Kristus sekotāju, tad tu seko arī viņu piemēram. Kristus mazgāja mācekļiem kājas, un es saku, es neredzu šeit nekādu problēmu. Es gan redzu, jūs pazemojat cilvēku, un tā viņš aizgājis vairāk, ka viņi nes redzējis. Bet man tieši otrādi, es nezinu, kādas jums ir varbūt šīs emocijas, kad es nonācu adventistu draudzē un piedalījos pirmajā vakarēdienā, un tas bija pārsteigums, kaut kādas vanniņas ar ūdeni, kas tad tagad būs, man nepaskaidro viens, kas tad notiks. Un tad viens pienāk klāt un saka, brāli, vai es varu tev kājas nomazgāt? Es saku, es nezinu, es jau mazgāju, kas tas kā pīris, viņš saka, nē, viņš saka, Kristus tā darīja, un tāpēc es tev arī darīju. Bet tu man arī varēsi nomazgāt. Un, ziniet, man tas kaut kā tik īpaši bija, ka viens cilvēks pienāk klāt, un es tev kājas nomazgāju. Un tas likās kaut kas tāds neiespējams. Bet kopš tā laika arī tas man palika kaut kas tāds īpašs, jo es sapratu, ja Kristus tā ir darījis. Un es nezinu, es kaut kā mans ticības ceļš bija tāds, ka es uzticējos tam, kas ir rakstīts. Ja Kristus tā saka, tad tā arī ir. Cilvēks, un jā, tas tik vienā vietā tur rakstīts Bībelē. Es vienā vietā šādā veidā, bet tā pati doma ir daudzkārt. Un svētais gars aizvedīs un parādīs un atklās. Tas ir Kristus, kas tev aicina tā rīkoties. Tas nav neviens cits, tas ir Kristus. Praviešu gara dāvā. Jūs teiksiet, tas gan ir tikai adventisti. Nekā nebija. Šodien ir diezgan daudz draudzes, kurās ir pravieši. Pravieši uzdarbojās, viņi redz arī to, ko mēs neredzam, zina to, ko mēs nezinām. Man viens cilvēks stāstīja, viņš Rīgā biegājis vasaras svētku draudzē. Paskatīties, kas tur notiek. Tur bija dievkalpojums, tur bija viss kā pienākās vasaras svētku draudzē, un pēc dievkalpojuma tur cilvēks sasveicinās, viņi pazīst savējos, pazīst ienācējus, saka, pirmoreiz es nācu šeit, šajā kalpā. Tur bija pravieti priekšā, pravietis saka, es redzu, tev vajag to un to. Meties ceļos. Metās ceļos, viņš paklausās cilvēks. Metās ceļos, uzlika rokas, un viņš jau šīs lūkšanas laikā sāk jau, kā viņš stāstīja, sāk runāt to, ko es pats nesapratu, un es tik zinu, ka es kaut ko runāju, bet es nesapratu, ko es runāju, un nevarēju kontrolēt par savu runu. Un tas ir piemērs tam, kad vajag būt uzmanīgiem ar šīm apmeklējumiem uz tādām vietām.
Tātad praviešu gara dāvana šodien daudz apgalvo, kad viņiem ir. Vismaz vairāk 10 cilvēki katru gadu apgalvo, ka viņi ir Jēzus Kristus, vēl vairāk cilvēki, kur apgalvo pasaulē, ka viņi ir pravieši. Bet mēs šodien neskatīsim to, kā var pārbaudīt praviešu, bet tas varbūt ir atsevišķi temats. Mums kādreiz būtu tieši par praviešu gara dāvanu ir iespējams arī runāt, jo tas ir tāds plašs temats. Bet ko mēs saprotam? Viena no svētā gara dāvanām ir praviešu gars, ja praviešu gara dāvana. Šī dāvana atklājas Elenas Vaitas kalpošanā. Viņas raksti ir autoritatīvas patiesības avots, kas draudzēji sniedz vadību, padomus, stiprinājumu ticībā un norādījumus, lai labotu kļūdas un pasargātu no nepareizu mācību postošā iespēja. Šajos rakstos ir skaidri norādīts, ka Bībele ir standarts, pēc kur jāpārbauda visas mācības un piedzīvotas. Ja mēs runājam, kad sola skriptūra, kāpēc tad pēkšņi šeit ir praviešu gara dāvana? Ja jūs lasat šīs gara iedvesmotās rakstnieces grāmatas, darbus, tad jūs nāksiet pie atziņas, ka šīs grāmatas palīdz saprast labāk to, kas ir rakstīts Bībelē. Un viņi pat sacīja, ka šīs grāmatas nekādā gadījumā neaizvieto Bībeli, bet palīdz to labāk saprast. Vēl kāds interesants, varbūt tāds skaidrojums, kad arī Dāniela grāmatā ir sacīts, ka gala laikā atziņa vairosies. Man liekas, Dāniela 4 bija, kad atziņa vairosies pieaugs. Un mēs saprotam, ka tiešām Dievs arī dod tādas atklāsmes, kuras varbūt iepriekš nebija aktuālas, bet viņas tagad tiek aktualizētas. Šeit otrā laika 2020 tas skaistais stāsts, kā viņi uzvarēja 3 armijas ar dziesmu. Jošafats nostājas viņu priekšā un sacīja: klausiet mani, Jūdas un Jeruzalemes iedzīvotāji, ticiet tam kungam savam Dievam, un jūs būsiet nodrošināti. Ticiet viņu praviešiem, tad jūs uzvarēsiet. Un par praviešu gara dāvanu Joela grāmata 3.1. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecai redzēs atklāsmēs sapņus, bet jaunie redzēs parādības. Arī par kalpiem un kalponiem es izliešu tais pašās dienās, savu garu ievērēt, tais pašās dienās, kurās? Es parādīšu brīnumu zīmes pie debesīm virs zemes, asinis un uguni, dūmu mākoņi. Saule pārvērtīsies tumsībām, mēnesis asinīs, jums nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Ja jūs ievadīsiet šo sauli, asinis un mēnesis, tad jūs atradīsiet kāds 6-7 rakstvietas Bībelē paralēlās. Arī Mateja 24, un tas viss runā par vienu un to pašu laiku. Atklāsmes grāmatas 6. nodaļas noslēgumā, pirms Kristus otrās nākšanas, ir 6. zīmogs tiek atvērts, un tas ir 6. zīmoga atvēršanas laiks, šī tumšā diena, asiņainais mēnesis un zvaigžņu lietas un cits pār lielā zemestrīces Lisabonas. Tad tas ir laiks, kurā šie pravieši parādās. Tas ir lielais atmodas laiks. Tad tas, par ko Joēls raksta, nav par vecās garīgas praviešiem, bet tas ir jaunās garīgas praviešiem. Un par īpašu laiku, kurš ir 3. pantā noraksturots, kad tas notiek. Un, ja mēs palūkamies uz Elenas Vaitas dzīvi, tad tieši tad tas arī notiek. Tā kā šeit mēs redzam tādu īpašu Dievu sakritību, ko viņš ir jau iepriekš paredzējis. Vēl viena svarīga lieta ir Dieva likumi. Es pats esmu runājis ar Jehovas lieciniekiem, kur saka, ka likumi ir atcelti. Es teicu, kā? Tiešām visi likumi ir atcelti. Tagad var visu šaut un jā, tā kā Putins. Jā, nē, toreiz Putins nebija vēl izcēlies, tas Krimas aneksija. Bet ideja bija tāda, ka jā, visi nē, bet darbojas principi. Es saku, kā nozīmē principi, mīlestības princips darbojas. Viņš bija poļu tautības cilvēks, tas Jehovas liecinieku mācītājs. Es tam saku, mīlestības principus saku, labi. Vai viņš ir precējies, es jautāju, jā, viņš ir precējies. Es teicu, vai viņa sieva arī dzīvo šeit? Jā, viņa dzīvo šeit. Es teicu, viņš man neviedot savu sievas tālruņa numuru, viņš skatījās uz mani. Kāpēc? Es teicu, es iešu pie jūsu sievas un mēģināšu to mīlestības principu īstenot dzīvi. Viņš teica, ko? Es saku, likumi ir atcelti. Es saku, laulību pārkāpt, tas ir atcelts. Jā? Es saku, tur nav problēmas. Jā? Nogalināt arī drīkst. Es saku, kādas problēmas? Es iesim mīlestības principu tagad deklarēsim. Viņš negribēja to piekrist.
Bet cilvēki atzīst, ka likumi diezgan daudz ir piesisti krustā, piepildīti un tā. Bet Kristus saka, ka es neesmu nācis atmest. Bet, lai mēs labāk saprastu šo likumu piepildīšanu un mīlestības principu, Mateja evaņģēlijas 22:36, jo tā pamatdoma ir tāda, ka mīlestība tuvākajam ļaunu nedara un mīlestība nav pret Dievu. Mācītāji, kurš ir augstākais balsts valstībā, bet Jēzus tam sacīja. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un visas dvēseles un no visas savu prātu. Šis ir augstākais un pirmais balsts. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šīs abos balšos ir kopā saņemta visa bauslība un pravieši. Un, ja jūs tā uzmanīgi lasīsiet Bībeli veco un jauno derību, jūs nāksiet pie atziņas, ka Kristus runā tieši par 10 balšiem. Viņš runā par visas bauslības piepildījumu šajā īpašajā vārdā, kas ir mīlestība. Reiz kāds cilvēks man centās ieskatīt, un jautāja, kas ir mīlestība. Es teicu, man liekas, ka žēlastība, žēlsirdība, apžēlošana, piedošana, tas ir tās svarīgākās mīlestības izpausmes. Viņš nekā likuma ievērošana, tā ir mīlestība. Bet, ja jūs gribat mīlestības definīciju, 1. Korintiešiem 13. nodaļa, tur ir ļoti skaidri vesela nodaļa Bībelē, kas ir mīlestība, kāda ir mīlestība un kāda ir dievišķās mīlestības atklāsme. Jūs tur to atradīsiet. Sabats. Varētu likties, un tas gan tikai adventistiem, nekā nebija. Ir Mūzes ticīgie, jeb jūdi, ir vēl vairākas konfesijas, 7. dienas baptisti, kas nav Latvijā sastopami, bet Amerikā un citās valstīs ir. Un arī vēl citas vairākas konfesijas, un pat ne tikai konfesijas, bet, ja jūs palūkosiet šo vēsturi, jūs redzēsiet, ka būtībā no radīšanas līdz mūsu dienām vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri godā šo dienu lūdzu. 7. dienas baptisti, ar ko viņi atšķirās no parastiem baptistiem? Nē, no adventistiem. To, ka tā draudz bija pirms adventistiem. Jo tad, kad adventistu draudz vēl nebija pat oficiāli izveidojusies, bija tā ticīgo pulks, ja, kas ticēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, tad pie viņiem pievienojas arī kāda sieviete, kas nāca no 7. dienas baptistu draudzes. Un viņi teica, bet jā, jūs pēc Bībeles vadāties, bet kāpēc jūs sabatu negribat ievērot? Tad šie nākamie adventisti teica, kādu sabatu, kāpēc mēs jau svētdienas svinam? Viņi teica, bet lasīt Bībelē, kas ir rakstīts. Un 2. Mūzes 28. Starp citu arī viņi pieminēja reformāciju Krievijā 11. gadsimtā. Krievudāji pavisam labi. Viņiem šis 2. Mūzes 28 pomņi ģeņi subotņi. Tā ir, ja? Jā. Skaidru vērš, ja? Piemini sestdienu. Ja, tūkojam latviski, burtiski. Un, protams, ja viņi lasa Bībeli, ja viņi atgriežas pie 10 baušļiem, kur šis ir 4. no baušļiem, kā viņi var kaut ko citu ievērot? Latviešu valodā, mēs labi, svētdiena varētu arī būt sabats, par dotu Kristus augšām celšanai un tā. Nē, piemini sabata dienu, kad tu to svētīs. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus darbus. Bet 7. diena ir sabats tam kungam tavam dienu. Tad tāpēc tev nebūs nekāda darba darīt nec tev, nec tavam dēlam, vai meitam un tā tālāk. Jo 11. pāns 6 dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un 7. dienā tas kungs sadusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabatu dienu, lai tā būtu svēta. Es nezinu, kā jums, bet man vienmēr liela iespēja uz mani ir atstājis tas, ka tie ir vārdi, kurus Dievs rakstīja ar savu roku. Bībelē nav citu tekstu, kur Dievs būtu rakstījis ar savu roku, izņemot šis ir fragments no viņa pašā, viņa roku rakstīt. Un tad, kad Mūzes... Sienas vai tā nerakstīja? Un tad, kad... Sienas, jā. Paldies. Un tad, kad Mūzes sasit šīs plāksnes, tad viņš vēlreiz uzrakstīja. Mēs esam Dieva iecelti navturīgi. Man šis vārds navturīgi vienmēr licies sveši. Tāds neadaptēts latviešu valodā, jums nav labāks. Kā krievlodā ir domā, ka viteļu mājas pārvaldnieks. Ja, man tā kā pārvaldnieks vairāk liek, bet varbūt, ka nekāda vaina arī no vārda navturīgi. Mēs esam Dievu iecelti navturi. Viņš mums ir uzticējis gudri izlietot laiku, iespējas, spējas, īpašumus, kā arī zemes svētības un resursus. Mēs esam atbildīgi viņa priekšā par to pareizu lietošanu.
Mēs atzīstam Dieva īpašumu tiesības, uzticīgi kalpot viņam, mūsu līdzcilvēkiem, dodot 10. tiesu un ziedojumus, lai veicinātu viņu evaņģēliju izplatīšanos un draudzes izaugsmu. Šeit ir teksts no Maļakijas grāmatas, kad atnesiet katru savu 10. tiesu un tad baudiet tās svētības, ko Dievs mums dos, un arī to apsardzīt, kad viņš atver šos debesu logus. Es arī tu pats esmu piedzīvojis, ka tad, kad cilvēks ir uzticīgs 10. Maksājumā Dievam, jau atgriež šo 10. Dievam, ja tas pieder Dievam, tad šī Dieva svētība varbūt nevienmēr izpaužās kā pilns kabatas ar naudu vai bankas konts, ir maksīga konts kļūst pēkšņi. Bet tas izpaužās tajā, ka mums nekā netrūkst. Ka mums varbūt nepieder daudz nekas, bet ar to, kas ir pietiekoši. Un tā ir tā svētība, kad mēs mācamies arī dzīvot tā, kā Dievs mūs vada, ticībā viņam, kad viņš patiešām par visu parūpēsies. Un es to esmu piedzīvojis, un man ļoti pārliecinājis šis teksts, ka tā patiešām ir patiesība. Par to visu pārvaldību, par laiku, iespējām, mēs parasti tās iespējas nenovērtējam, bet arī iespējas ir mūsu atbildība, kā mēs izvietojam iespējas, kādam cilvēkam kaut ko izdarīt labu, kaut ko pastāstīt, liecināt kaut ko par Dieva mīlestību. Kristīga uzvedība. Mēs esam aicināti dzīvot godīgi saskaņā ar dievišķiem principiem, lai svētais gars no jauna mūsos radītu Kristus raksturu. Tātad, lai svētais gars varētu darboties, mums jāatsaucās viņa aicinājumu. Mēs sevi nodarbinām tikai ar tādām lietām, kas palīdz mūsos veidoties Kristuma raksturīgai morālai skaidrībai, veselībai un priekam. Kristuma raksturībai, morālai skaidrībai, veselībai un priekam. Tas nozīmē, ka mūsu izklaidēm un nodarbībām vajadzētu atbilst kristīgās gaumes un pievilcības augstākajiem standartiem. Mani kristietība principā patiešām piesaistīja ar šiem standartiem. Tā kā es biju sabeidzis savu veselību 26-7 gadu vecumā, tad man piesaistīja gan šī veselīgais dzīvesveids, kas nāca no adventistam. Es pats mēģināju dzīvot veselību, bet vēl vairāk saboties savu veselību. Es nezinu, kā to pareizi dara. Un nākošā lieta bija arī šī pievilcība, kad šī bija cilvēku grupa, kurai bija tādi augsti morāls standarti. Un tas man likās pievilcīgi. Un tā, es nejūtos pat cienīgs šeit draudzē pievienoties, bet tā, ka šie cilvēki man pieņēma tā, kāds es biju, tad es arī piedzīvoju šo pārmaiņu. Un, ziniet, man sagādāja prieku šī pārmaiņa. Kad es redzēju, ka patiešām man galva mainās, man ieradumi mainās, un tas viss man sagādā prieku. Tas, kas man agrāk nebūtu sagādājis prieku, tagad tas man sagādā prieku. Un viens no tādiem jaukiem tekstiem ir 1. Timotejas 6.6. Patiesi lielu ieguvumu dos dievbijība ar pieticību. Man šķiet, ka arī mūsu draudzes brāļi un māsas bieži vien ir aizmirsuši skaidrojumu latviešu valodā vārdam pieticību, jo viņi to nedaudz pārdod. Kristīga uzvedība 2. daļa. Ņemot vērā kultūras atšķirības, mūsu apģērbam ir jābūt vienkāršam, pieklājīgam un kārtīgam. Kā pienāks tiem, kas uzskata, ka patieso skaistumu neveido ārējo izgaznojumu, bet gan nezūdoši klusa un laipna dara rotu. Tātad arī mūsu adventistu draugs nenosaka, ka vajadzētu staigāt tādu piegriezumu vai tādu stilu apģērbos. Ja jūs kādreiz varbūt atrodat kādus adventistu draudzes sākuma gadu attēlus, tad viņi tur izstrādāja modas noteiktas. Ja? Kas šobrīd skatoties likās ļoti smieklīgs, ja mums tā būtu jāsteigā, tad būtu kaut kas ārkārtais. Bet balstoties uz kultūru, kas dotajā kultūrā atbilst labai, morālai un izpratnē par labu kārtīgām, pieklājīgām, kas tā. 1. Pētera 3.3. Jūsu rota, lai nav āršķīgs makapinums, zelta lietas, kuras ir apliekat, vai tērps, kaut kāds īpašs, kurā tiepieties, bet apsvērtais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam darbs. Tas nenozīmē, ka apģērbs ir mazsvarīgs. Ja jūs lasat Bībeli, tad apģērbs ir svarīgs. 10 minūtes, paldies tā, cik mums liek. Organisms, un mēs saprotam, mēs meklējam to labāko, un tas ir ceļš, kā mēs ejam un atrodam labāku, sev piemērotāku barību, veselību. Jāatzīstās, ka man kādreiz bija liela aizsprieduma pret vegānu barību. Tagad es pārsvarā lietoju vegānu barību un jūtos labi, un es atzīstu, ka gan manam vecumam, gan manai, slodzei tas ir ļoti atbilstoši, un es agrāk arī pat 2 reizes dienā man likās, tas ir ļoti maz, ja sāk 2 reizes dienā.
Es esmu arī pārgājis uz 2 reizēm, ja ir liela slodze, tad kādreiz kaut ko vēl mazliet, ja diena iestiepjas naktī. Bet, principā, es saprotu, ka tas ir tās rekomendācijas, ko dod Dieva vārds un praviešu gars, ka viņas ir pašas labākās. Un mums ir katram pašam tas jāatrod un jānonāk pie šīs secinājuma, nevis tāpēc, ka tur Bībelē ir tā teiks, nevis tāpēc, ka Elēna Vaita tā raksta, nevis tāpēc, ka kāds mācītājs teica, vai draudzes vecākais, bet tāpēc, ka tas man ir labākais ceļš un labākais veids, kā es varu uzturēt savu veselību, savus garīgos un fiziskos spēkus. Kristus kalpošana debesu svētnīcā. Lai cik unikāli tas liktos, arī tas nav tikai adventistiem vien piederošs Bībeles skatījums. Debesīs ir svētnīca. Mums bija nesen Bībeles studijas par svētnīcu, un neskatoties uz šo materiālu, kurš bija, manuprāt, ļoti labs, vairāk cilvēki man zvanīja un teica, nu jā, tas materiāls tur nav, tomēr jau nav pierādīts, ka tā svētnīca tur ir. Es saku, pagaidu. Kas nav pierādīts? Ebrejiem 9:24, jo Kristus nav iegājis rokām taisīt tā svētnīca, kāda bija uz zemes, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, patiesās attēlā, arī patiesā svētnīca, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Un tā jau nav vienīgā raksturvieta, tādu ir daudz. Mēs nezinām, kāda šī svētnīca ir, bet mēs saprotam, ka vismaz tas princips ir tāds pats. Tas ir diskutējums jautājums, bet mēs jau sākumā minējam, ka Dievs visu nav atklāts. Un svarīgi ir tas, ka Kristus šodien darbojas kā priesteris, kā Bībele saka, pilda šo starpnieku kalpošanu un kopš pacelšanās brīža debesīs. Šeit ir pravietojums par 2300 vakariem un rītiem, tas ir reformātori to pētīja, viņiem bija dažādi redzējumi, dažādi skatījumi. Tie, kas šodien saucās par 7. dienas adventistiem, saņēma šo atklāsmi, ka tas ir īpašs laiks, noslēguma laiks, tiesas laiks, un kad notiek šī tiesa. Un te ir arī šī doktrinālais skaidrojums. 844. gadā pravietiskā 2300 dienu periodu noslēgumā, tur ļoti daudz pētnieku atzīst, ka tas ir tas periods. Viņš iesāk savu otro un noslēdzošo kalpošanas fāzi. Tas ir izmeklēšanas tiesas darbs, kas ir daļa no galējās grēka iznīcināšanas, un šī fāze ir atainot senās ebreju svētnīcas šķīstīšanā lielajā salīdzināšanas dienā. Šajā dienā svētnīca tika šķīstīta ar dzīvnieku upuru asinīm, bet debesu svētnīca tika šķīstīta ar nevainojamām Jēzus upuru asinīm. Jēzus Kristus otrā atnākšana arī nav tikai adventisti, protams. Kristus otrā atnākšana ir Dieva darba varanā kulminācija virs zemes. Glābēja atnākšana būs burtiska, personīga un redzama visā pasaulē. Te jāsaka āmen, jo tas patiešām ir kaut kas unikāls, kad viņi būs burtiska, personīga un uz apaļas zemes esošiem cilvēkiem visiem vienlaicīgi redzam. Mēs to nevaram izskaidrot. Tas būs tas brīnums, jo tad, kad nāks Sātans, mēs saprotam un attēlos Jēzu Kristu, stāstīs, ka viņš ir Jēzus Kristu, darīs liels brīnumu darbus, viņš nebūs redzams uz visas zemes vienlaicīgi. Tas ļoti viegli atšķirt. Visi teiks, mēs taču skatāmies savos iPhone'os un visi viņi redzam. iPhones šeit nav minēts. Visi savām acīm vienlaicīgi, kad varēs redzēt Jēzu Kristu, tā būs patiesā. Ja visi neredz, ļoti labi Dievs to iekārtos, iedomājieties. Tagad taču ir datori un viss pārējais. Mēs visi redzam Jēzu Kristu. Jūs neredzam. Jūs redzat datoros. Translācija. Kas ir būtisks 12. pants 22. nodaļā? Arī 11. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai gribas vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Ja jūs esat izvēlējušies šo ceļu, turpiniet iet, jo redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Nāve un augšām celšanās arī ir ļoti svarīga doktrīna Bībelē, jo šeit izpratne ļoti dažāda. Es esmu izvadījis kādreiz cilvēkus, un es parasti cenšos negari runāt bērēs. Ja es saprotu, ka cilvēki nav nākuši klausīties tagad īpašas lekcijas, ko es domāju par šo tēmu, bet es cenšos ielikt šos Bībeles tekstus, jo Dieva vārds ir dzīvs un viņš uzrunā cilvēkus. Un man ir bijušas vairākas tādas situācijas, kad es esmu lasījis tādus skaidrus tekstus, un teiksim tā kā šo,
To mēs jums sakām balstoties uz mūsu kungu vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kungu atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atsinot erceņu viņu balsīm Dieva bazīlnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padaviešos pretīm par kungam. Tā mēs būsim kopā ar kungu vienmēr. Šī nav vienīgā, vēl citas rakstvietas, kuras skaidri atklāja šo mirušo uzmošanos, šo situāciju, šo mehānismu, šo procesu. Un bija kāds brīdis, kur man likās, ka tā ļoti labi bija kaut kā man Dievs devis tās rakstvietas, viņas nebija daudz, runīs nebija gara. Un tagad pēc manis cilvēks nāk nolikt ziedus un saka, nu mīļā Anniņ, tu tagad esi tur augšā uz mums skaties, mēs tev pamāsim ar rociņu. Es domāju, tā viss, ko es esmu vēl runājis. Tas cilvēks neko nav sapratis. Bet mums ir jāsaprot, ka cilvēki arī nespēja to uztvert. Jo tā ir cilvēku, tas ir mantojums no senčiem, no viņa dzīves izpratnes, no tās izpratnes, kāda varbūt viņa baznīcā māca. Tā kā cilvēki nav spējīgi, tā ir lieta, no kuras cilvēki nav spējīgi tik ātri atteikties. Tādēļ ar šo arī nekad nevajadzētu sākt. Ja jums sākās kāda saruna par kādu cilvēku vai kristieti, nesāciet sarunu ar šo tēmu. Ja, protams, jums Dieva gars īpaši neuzrunā un noliek to darīt. Bet es esmu pārliecinājies, ka tas ir tāds grūti izprotams temats daudziem cilvēkiem. No otras puses, ja mūsu Dieva gars pie tā atver, mēs to patiešām saprotam un pieņemam, un mums liekas, ka šis Dieva atklātais variants ir pats labākais, kādu var iedomāties. Labāk nemaz nav. Un tas arī būtībā vienīgais ir iespējams. 1000 gadu un grēku gals. 1000 gadu ir periods, ko Kristus pavadījis debesīs kopā ar saviem svētajiem laikā starp 1. un 2. augšām celšanu. Šajā laikā tiks tiesāti visi netaisni mirušie. Zeme būs izpostīta, pilnībā pamesta bez neviena dzīva ienvietnieka, to apdzīvos Sātans un viņa eņģeļi. Par to runā gan Iesaijas grāmata, gan Atklāsmes grāmata. Un šeit Atklāsmes 24, tātad šeit Jānis redzēja šo atklāsmi par šo tiesas laiku. Un 5. pāns, bet pāriem mirušiem jādzīvojas, mums nebija pagājis 1000 gadu, šī ir 1. augšām celšanās. Tālāk Stābraks kādā raidījumā man jautāja, nu tātad tu tici, ka 1000 gadu valstī būs uz zemes pēc Kristus atnākšanas? Es sapratu, ka tur būs liels konflikts, es teikšu, ko es domāju. Un tad es viņam teicu, nu es ticu, tā kā ir rakstīts Bībelē, nolasīju viņam turpinājumu, kad teicu, ka 1000 gadu ir pagājis, tad jaunā Jeruzalem ar visiem ienītniekiem un paši Jēzus Kristu nonāk no debesīm. Notiek 2. augšām celšanās. Mirušie netaisnie tiek uzmodināti, es teicu, es ticu, ka tā notiek, kā tur ir rakstīts. Tad raidījuma beigās viņš šoreiz man saka, tu tici, ka 1000 gadu valstī būs virs zemes. Un tad es viņam teicu, es ticu tā, kā ir rakstīts Bībelē. Es ticu tā, kas ir rakstīts, un ticu tā, tieši tā, kā tur ir rakstīts. Tā kā ir cilvēki, kas arī to nepieņem. Savukārt viens Jehovas liecinieks, viņš bija ļoti pārsteigts, kad es viņam, viņi tic, ka 1000 gadu valstī iestāsies šeit virs zemes, atnāks Kristus, un tad būs tas zelta laikmets, kad visi dzīvos mierā, un mums vienkārši ir jāsagatavojas. Visas tās dusmas pāries, kari beigsies, ieročus viss apraks, labi dzīvi kaut kur zemē un dzīvos bez naftas un bez ogliem, dzīvos mūžīgi laimīgi. Es ticu tam, kā ir rakstīts Bībelē. 27. priekšpēdējais. 1000 gadus beigās Kristus un viņa svētie kopā ar jauno Jeruzalemi nonāks debesīm. Tas ir tas, ko es jums iepriekš teicu. Un rezultātā būs šīs zemes šķīstīšana, atbrīvošana no visiem šiem grēku sārņiem un jaunas zemes pārradīšana. Un pats Dievs būs kopā ar viņiem mūžīgi. Un tas ir rakstīts arī jau šajā nākošajā, noslēdzošajā 28. ticības attiecības punktā, ka jaunajā zemē, kurā dzīvos taisnie, Dievs veidos nevainojamu vidi mūžīgai dzīvībai, mīlestībai, priekam, pastāvīgi jaunām atklāsmēm viņa kāvu klātbūtnē. Dievs mājos kopā ar saviem ļaudīm, un šeit nebūs vietas ne ciešanām, ne nāvei. Lielā cīņa būs beigusies, un grēks vairs nepastāvēs. Visas lietas dzīvās un nedzīvās liecinās, ka Dievs ir mīlestība, un viņš valdīs mūžīgi. Āmen. Tā noslēdzās mūsu 28. punkts un arī visas šī pamatmācības, Bībeles pamatmācības. Es domāju, ka tas ir ļoti labs tāds
skatījums uz Bībeli, uz šīm lietām. Mums vēl ir dažas minūtes, varbūt jums ir kādi jautājumi par šī tēmām, kas mēs aplūkojam. Protams, ka katrai tēmai jūs redzējāt, varbūt ir 1-2 raksturvietas klāt, bet tas ir iedvesma. Meklējiet un jūs atradīsiet. Ja ir kādi jautājumi, varat arī man uzrakstīt e-pastā vilnis.latgals@gmail.com. Protams, ka šīs Bībeles pamatmācības, viņas ir saistošas, viņas ir svarīgas. Un tādēļ arī, es domāju, ka mums viņas ir jāizprot. Mums ir jāsaprot arī tas, ka mēs katrs savā izpratnē pieaugam, veidojamies, un ja šobrīd kādas lietas mēs nesaprotam, vai mums šķiet sarežģītas un līdz galam neizprotams. Es, kad kļuvu ticīgs, man bija vairākas lietas. Es nekādīgi nevarēju saprast par Jēzu Kristu, kāpēc Jēzus Kristus, un kāpēc viņam bija jāmirst, kāpēc kāds eņģelis nevarēja nomirt. Tad es lasīju Bībelē un atklāju, tur ir teikts, ka Ādams bija reprezentēja visu cilvēks, un Kristus reprezentē atkal visu cilvēks, visus kritušos, grēciniekus. Un tā daudz lietas Dievs jums pamazām atklās un vadīs, bet man liekas, tas atgriežoties pie tā sākuma, tas 3 lietas. Pirmais bija sola skriptūra, otrais bija kāds? Sola, pide, tātad ticībā, pieņemiet ticībā to, ko jums Dievs atklāja, pieņemiet to ticībā, un ticiet, ka viņš jums atklās vairāk. Un trešais, meklējiet izskaidrojumus svētajos rakstos, un Dieva gars jums palīdzēs to. Paldies, ja jautājumi nav, tad varam pildīt. Jonas, mums nav domāts? Jā. Mīļais Tēvs debesīs, mēs pateicamies, ka šobrīd šajā īsajā laika periodā mēs aplūkojam lielu daļu no tām mācībām, kas ir Bībelē, kur 7. dienas adventistu draudze ir pieņēmusi kā savus ticības apliecības pamatpunktus. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tavs gars runā skaidri un atklāj šīs lietas un māca mūs arī uzticēties Tev visā tajā, kas notiks turpmāk. Mēs nezinām, kungs, kāda būs apstākļi, kā attīstīsies lietas pasaulē, bet mēs ticam, kungs, tam, kas ir rakstīts Tavā vārdā, kad šī pasaule virzās pretīm savai iznīcībai, bet tajā pašā laikā tā virzās pretīm arī jaunajai zemē, jaunajai Kristus valstībai, kur viņš nodibinās šeit uz zemes pēc 1000 gadiem, kur valdīs kaut kas tāds, pēc kā mēs visi ilgojamies, bet ko nevaram šobrīd piepildīt. Tādēļ, kungs, mēs lūdzam stiprini mūsu ticību, stiprini mūsu paļāvību un uzticību Tavam vārdam, stāv rakstīts. Palīdz, kungs, mums arī kopt savu ticību. Palīdz mums, kā apostolim Pāvilam, nodot sevi kā svētu, Tev patīkamu upuru, lai mūsu dzīves ir šī upura smarža, kas arī citiem cilvēkiem liek ieraudzīt Jēzu Kristu, viņa pievilcībā, viņa skaistumā, viņa piemīlībā un jaukumā, un sadzirdēt viņa aicinājumu kļūt par Jēzus sekotājiem. Palīdz, kungs, lai nekādas radītas lietas mūs nešķirt no Tevis un Tavas mīlestības, bet lai mēs dienu no dienas kļūtu ticībā bagātāki, svētajā garā drošāki par savu glābšanu un varētu arī daudz cilvēks iepriecināt ar labo vēsti par Jēzu Kristu. Lai tas, ko mēs pārunājām par 3 eņģeļiem, par viņu vēstījumu, šīs civilizācijas noriet pasaulē, lai tā būtu arī mūsu dzīves un kalpošanas daļa, un nest šo vēsti par Tavu mīlestību, par Jēzus Kristus atgriešanos, un par aicinājumu kļūt par Jēzus sekotājiem šodien. Svētī mūs katru, kas esam šodien šeit, šajā telpā, svētī visu jauniešu konferenci, un gribam lūgt arī Tavu svētību visai šai brīnišķīgai dienai, ko Tu mums esi dāvājis. Lai mūsu dzīves ir par godu Tev, un Jēzus Kristus, lai ir mūsu kungs, un glābējs un draugs tagad un mūžīgi. Viņu vārdā. Amen.